Labdien visiem jaukiem ļaudīm! Šodien mans sarunbiedrs ir leģendārs cilvēks, leģendārs Latvijas iekšlietu sistēmas veterāns un arhitekts, viens no pirmajiem Latvijas ģenerāļiem, policijas ģenerāļiem, bijušais valsts policijas vadītājs, ģenerālprokuratūras noziedzīgo iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienas priekšnieka vietnieks, bijušais policijas akadēmijas prorektors. Cita starpā Knāba, nevis viens no, bet likuma autors un tā juridisko zinātņu doktors, profesors, neskaitāmu publikāciju autors, zinātnisku Aldis Lielīksis. Labdien, profesor! Labdien! Paldies, ka atradāt iespēju. Es esmu izlasījis jūsu grāmatu, studējis jūsu grāmatu par operatīvo darbību. Man būs daudz jautājumu profesoram par to, kā mēs noklausāmies, ierakstām un visu ko tādu darām. Bet divi bloki. Es pirms tam gribu parunāt mazliet par iekšlietu sistēmu, kas ir tāds politikas pabērns. Neviens, manuprāt, Latvijas politikā nedz saprot, nedz interesējas, nedz pievērš uzmanību, kas notiek Latvijas politikā. Par to vajadzētu parunāt. Un pirmais mans jautājums būtu apmēram tāds, ka skaitļi liecina, ka mums ir viens no mazākajiem policistu skaitiem uz 100 000 iedzīvotājiem Eiropā. Kaimiņiem ir būtiski lielāks un tā tālāk. Un kaut kā mēs esam līdz tam nonākuši. Mums agrāk tā nebija. Vai tas ir normāli? Un otrs, parasti tas tiek skaidrots ar naudas trūkumu, bet spriežot pēc visa, mēs no IKP tomēr tērējam pietiekami daudz naudas policijai. Tā kā iespējams, ka tā nav tikai naudas problēma, vai tā nav naudas problēma, ka mums policijā varbūt viss nav līdz galam labi. Kā jūs redzat, kāda ir tā situācija šodien politikā? Vai mums pietiek policistu, vai policija tiek galā apmierinoši ar tiem pienākumiem, kādus mēs kā sabiedrība no policijas gaidītu? Vai finansējums ir pietiekams? Un kāda ir tā situācija šobrīd policijā? Jā, paldies par jautājumiem. Tā jau ir, ka tas policijas skaits ir vienmēr bijis tāds politisks lēmums, jā. Vai ir par daudz, vai ir par maz. Nekad nav bijis tā kā ir ok un ir tas skaits pietiekams. Ja mēs runājam tieši par šobrīd, protams, kad jāatskatās atpakaļ un jāsaka, ka tā krīze lielākā policijā sākās pēc iepriekšējās finanšu krīzes, kad tiešām nācās man pašam tajā brīdī esot amatā, kā saka, griezt pa dzīviem cilvēkiem un atvaļināt reāli strādājušos cilvēkus, kaut gan jau tajā brīdī, tas bija faktiski pirmais gads, kad iezīmējās kaut kāds pozitīva bilancē starp atlaistajiem vai atbrīvotajiem no dienesta un tiem jauni pieņemtajiem. Varbūt tas pozitīvais signāls, kāds ir tagad pēdējā mēneša laikā, ko pats esmu saņēmis un redzējis, tas bija izlaidums policijas koledžā pagājuši mēnesi, liekas, jā, kad 108 tādi jauni cilvēki pabeidz policijas koledžas. Tur gan jāsaka, puse bija meitenes, tieši tā kā bija kādreiz skolu izlaidumā, kad saliek pārī, jā, tad tieši tā arī precīzi bija sanācis, ka puiši meitenes, kas pabeidz policijas koledžu, un arī tās iezīmes ar to, kad pieauga interese par policiju un domas par to, ka varētu strādāt policijas sistēmā, kā savu karjeras dienestu, tas būtu pozitīvi. Ja vien tas atkal nav kaut kāds tramplīns, jā, kur tas ir tikai kaut kāds tramplīns uz kaut kādiem citiem darbiem. Jā, es esmu pabeidzis, pa budžeta līdzekļiem izmācījies, tur tagad nostrādājis tos savus gadus un sveiki, un man tas vairāk neinteresē, jo darbs ir grūts. Ja jautājums ir par to, vai policija tiek galā ar to resursu, kas šobrīd ir, noteikti, ka netiek galā. Kāpēc netiek galā? Tāpēc, ka mums ir stipri smagnējs krimināla process. Ja mēs skatāmies uz
no to krimināla procesa lietu skaitu, to apjomu, vai vispār mēs atvertu kriminālu procesu, ko mēs tur ieraudzītu. Mēs ieraudzītu, ka noziedzīgi nodarījumi valsts institūti pret valsti. Tas būtu valsts drošības dienests, ja, kas mums vienlaiks ir gan spēcdienests, gan arī izmeklēšanas iestāde, kas arī ir jautājums, jā, vai ir ok vai nē. Nu, tad mums ir nodokļi, jā. Nu, un kas tad vēl? Nu, viss pārējais, viss krimināla likums ir, nodarījumi militārā dienestā, jā. Cik nu viņi tur ir, jā, tad militārā policija. Pārējais viss ir valsts policija, plus vēl administratīvā prakse. Tas sloks jau ir, protams, milzīgs tas sloks ir. Un tās lielākās jau bažas ir tad par tām situācijām, kad jau ir, jā, teiksim, ir pat reāla persona noskaidrota, kas var slikti beigties priekš valsts, un tādā pat laikā tā nepaspētos visu to lietu savest tādā kārtībā, noilgums kaut kur atvilknē, tā lieta palikusies, vai seifā, kuru brīžiem grūti dabūt ciet. Tātad, kas tad notiek? Tad cilvēks var vērsties, kā tad tā persona noskaidrota, bet jūs, lūk, nesat to lietu noveduši līdz taisnīgam risinājumam. Tā būtu lieta. Protams, arī par, cik tad izdodas atklāt tos nodarījumus. Līdz ar to arī faktiski šobrīd tās reformas, kas ir policijā veiktas, ieviešot šo reaģēšanas struktūras un apvienojot, tās faktiski ir vērstas, lai kaut kādā veidā saglābtu to situāciju un mazinātu vai uzlabotu to nodarījumu atklāšanu un reaģēšanu uz tiem nodarījumiem. Plus vēl jāsaka, nekad jau agrāk policijai tādas funkcijas, kas arī prasa savu laiku un iesaisti, piemēram, robežu apsardzē, ja, nekad nebija policijas funkcijās kaut ko tam līdzīgi darīt. Tad, ja mēs runājam arī, teiksim, par ceļu satiksmi, kas arī ir policijas kompetences jautājums, kā jau vienmēr esmu teicis, tie radaru sistēmas, kas mums šobrīd ir, nav viņas mums vēl tādas, ja, kas arī tos dzērājus izķertu, ja mēs redzam, cik tad mums tā sabiedrība ir likuma paklausīga. Paskatāmies pēdējās brīvdienas, jā, un tu redzi, ka nekad tā nav, kad būtu kaut kur mazāk pa 10 tie, kas ir pieķerti. Kaut gan no otras puses man iznāk, dažādi iemesli dēļ pabraukt tomēr pa Latviju. Jāsaka, ka ļoti, ļoti sen neesmu nevienu policijas mašīnu saticis, nevienu. Tad es varu iedomāties, ka tomēr tas pārkāpēju skaits, kas saistīts ir ar transporta līdzekļu vadīšanu reibumā, ir ļoti liels, nestoties uz visām tām smagajām, nenormālas sankcijām, kur varētu teikt, ka jebkurš taksometrs tagad bolts, nebolts, būtu lētāks par tām izmaksām. Plus vēl, protams, arī tie noziedzīgie nodarījumi jau iegūst tādu, kā mēs redzam, tādu pārobežu dimensiju, robežas vaļā ir, ja, un tie kļūst sarežģītāki, arī tehnikas tiek izmantot dažādas. Tad vienlaikus pastāv gan tie kibernoziegumi, kas arī iet plašumā, tās krāpšanas, nenormāli lielie daudzumi. Tad es gribētu teikt, ka, protams, kad policijas skaits, lai reaģētu tā ļoti precīzi uz šobrīd krimināla procesa pieeju, tādu skrupulozu, detalizētu, pamatīgu, nav mums tā. Kaut gan atkal tās prasības, redz, kā ir no vienas puses mēs arī sakam, vispār valstī vajag birokrātiju samazināt, bet pēc tam mēs pastamies, kas tad tiesu praksē, ko tad mēs redzam, ja? Aha, parakstu uzliki, atbildi, ja? Tur uzreiz, tur tas birokrātija, tā prasība ievērot ļoti skrupulozi instrukcijas, un tas jau tad nostrādā pilnīgi savādāk. Tas arī faktiski, tie visi mehānismi spiež ļoti, ļoti arī precīzi ievērot tās normas, vismaz censties to darīt.
Tā kā, varbūt, ja mēs runājam par izmaksām, protams, bet paskatāmies šobrīd arī kādas, atceros vēl savu pēdējos, laiku, kad vadīju valsts policiju. Tad kādas tas izmaksas pamatā ir uzturēšanas izmaksas? Zvērā taču iedomājamies tas pats tagad degviela, cik maksā degviela, cik maksā mašīnas, ja? Labi, policijai iedomājamies, lai tās mašīnas būtu, netik dārgas, jā, kā ņemsim, bet, ja padomā, piemēram, ugunsdzēsības glābšanas dienas, cik tā mašīna maksā, jā, mēs tikai varam, iedomāties, kādas tās ir izmaksas. Tā kā izmaksas arī ir ļoti augstas, un tie darba un dzīves apstākļi jau pakāpeniski uzlabojās, ja mēs skatāmies arī atverās jauni policijas iecirkņi Rīgas pilsētā. Tā kā tas laiks, kad bija mums iespējas arī kaut kā daļu no soda naudām, kas palika policijas rīcībā, un par tām naudām tur uzturēt ēkas, remontēt un rūpēties arī pa cilvēku darba apstākļiem normālākiem, jā. Tas arī pagājis, tā kā tagad ir aģentūra, kas par to rūpējās, un tas jau, protams, ir atkal izmaksas, jā. Tā kā arī es gribētu teikt, ka tagad darba alga ir, es domāju, diezgan pieklājīga. Es gribētu teikt, kas arī būtu, tāda motivācija, tomēr iet policijas dienestā, un tā kā tad, kad iznāk man ar viņiem sarunas, es to viņu karjeru varu uzzīmēt, un arī daži tai seko, un skatos diezgan veiksmīgi, kad nav jau vairs tās tie gadi, kad bija kā saka, jāpiedzerās un jānokrīt ministram uz tepiķa, lai tiktu vaļā no tā policijas, no milicijas dienesta, ja? Tagad tu esi, ja tev nav šie saistības, šies parādi, tu vari, pēc saistību izpildes, tu vari, teiksim, pretendēt uz prokuroru amatu. Ja tu jau ir iemācījies, tu saproti, kā noziegums notiek, tu saproti, kā to izmeklēt, tev jau ir iemaņas, tu esi nostrādājis 5 gadus, tu varbūt par prokuroru pastrādā vēl gadus 5, 10, un tu jau vari kļūt par tiesnesi labu, ja, jo tu zini visu to procesu, tu to pārzini, un līdz ar to tāda arī var būt tava karjera izaugs, un nav tā, ka tev, kā saka, visu mūžu jānostaigā leitnantos ir vai seržantos. Plus vēl, protams, arī tas saistīts ir ar to, kad visu laiku, visu mūžu ir jāmācās. Tas ir neizbēgami. Šobrīd ir neizbēgami, jo tiesiskais regulējums visu laiku mainās, prasības mainās, spēj tikai tam sekot līdzi, arī tiesas prakse mainās, tie nodarījuma izdarīšanas paņēmieni mainās, viss mainās, jā, tā kā arī ir, kā saka, nevar arī tajā policijas darbā iesūnot. Tāda tā situācija izskatās. Bet es te pirms kādu laiku runāju ar citu bijušo policijas priekšnieku, un viņš saka, tie cipari ir apmēram tādi, ka mums gadā policija ierosina 30,000 kriminālu procesu, un no tiem 30,000 kriminālu procesiem, apmēram, un no tiem 30,000 kriminālu procesiem tā tad atklāja 40%. Un kas notiek ar pārējiem 18,000 kriminālu procesu? Viņi nonāk skapī. Un viņi, tātad skapī sāk krāties. Tanī skapī jau stāv pagājušā gada 18,000 neatklātie procesi, pirms 2 gadu neatklātie, un droši vien, ka tur ir arī 5 gadi neatklātie un senāki. Un tagad jūsu šis te students, izlaiduma 108 brīnišķīgie studenti, jaunie policisti, viņi aizies rītdien vai tagad uz policiju strādāt, viņiem ierādīs kabinetu un rekur tev skapis. Rekur tev skapis ar lietām un tā tālāk, un tev ir tagad 400 krimināla procesi. Kā? Restīvi, tas kaut kas nav normāli, un praktiskā problēma sabiedrībai ir, tur vairākas, pirmkārt tātad šīs neatklātās lietas, bet tas, ka, policisti, mēs to dzirdu no cilvēkiem, policija ļoti negribīgi vispār ņem iesniegumus. Tāpēc, ka viņi zina, ka viņi paņems no maniem iesniegumu, viņiem būs vēl 401. lieta tajā skapī. Teiksim, un ja tas nav kaut kāds ļoti smags, acīm redzami liels, protams, ir jārosina tad, kad ir jārosina, bet,
nezinu, tur kaut kādas lietas policijā, nu, viņa nav entuziasma pilna, teiksim, nākt man pretī un teikt, jā, raksti iesniegumu, tāpēc, ka viņi zina, ka tev būs vēl, visticamāk vēl viena lieta, pie kuras jāstrādā un tā. Un beigās tā sistēma, mums ir problēmas. Man ir kā sabiedrība, es esmu sabiedrība neapmierināta, sabiedrība, nesaņem, tā tad, netiek atklāts tik daudz, kā gribētos, un netiek tā. Un policisti vienkārši tur jūg prātā. Es domāju, tāds jaunais policists, viņš atnāk, ieraug tās 400 lietas. Es nezinu, kā viņš tur, kaut kas te, tur, kaut kas fundamentāli ir problēmas, ne? Jā, tie, kas tagad tie 108 pabeidz, tie būs, visticamāk, tie būs reaģējošie policisti, viņiem tās 400 lietas nebūs. Bet, ja viņš ir mācījies, teiksim, par izmeklētāju, tagad jau būs nākamgad, jau nāks no Latvijas universitātes, pirmais tas kurs, ārā tur ir vairāk kā 50 tagad studenti mācās, bet tas ļoti, ļoti nepietiekams daudzums. Tie gan saskārsies, tev ir taisnība, ko jau es arī esmu sacījis, kad jūs nebaidiet tos cilvēkus, lai viņš uzreiz metīsies pa durvīm atpakaļ, ieraugot tos pilnos seifus. Ja mēs redz, kā ir, ja mēs runājam par to attieksmi, redzi, jūs runājat par to, ka būtu jābūt tā kā cilvēkam pārliecinātam tomēr, ka ar to viņa lietu nodarbosies, kad viņš jūtīs, ka ir ieinteresētība. Un tad minējot to skaitu, kad ir kaut tur tie 40%. Es gribētu teikt, kādreiz arī bija, redzi, kā jūs tur dzenaties tur pēc tiem procentiem, un es gribētu teikt, ka profesionālā ziņā sabiedrībai, protams, ir šī sajūta, vai kāda ir šī sajūta, vai darbojās ar manu to lietu, nedarbojās, tur arī visādi tie gājieni, ko tur kādreiz arī mums stāstīja par to, ka tur pagājis kaut kāds laiks, tur piezvan cilvēkam, pasaka, ka mēs tur meklējam to lietu, tad es domāju, labi, ja jūs man vienreiz piezvanīsiet, ja es zinu, ka jūs meklējat, ja jūs man vēl otrais zvanīsiet, es teikšu, tā, kad jūs noķersiet to vainīgo, tad zvani man, ko man te zvani. Tādi man nelikās, ka tādi citu valstu pieredzi, tā būtu pozitīvs piemērs, piemēram. Bet tas, kas ir profesionālā ziņā, es esmu vienmēr pieturējies pie tā, ka tie skaitliskie rādītāji, mēs te nestrādājam uz sajūtām. Man ir svarīgi rādītāji, un ne tikai tie 40%. Mani interesē, kas nav acīm redzamie noziegumi. Mani interesē sevišķi smagie noziegumi. Ir ļoti liela starpība arī slepkavība, vai tā ir tur divi, kā saka, dzēra sakāvās, kamēr viens otru nogalināja. Tā ir viena lieta, otrs ir pasūtījums slepkavības, jā. Dzīvokļi kvalificētās zādzības, nevis kopā dzēra, paņēma rādio, aizstiepa un pārdeva nākošai pudelē. Un tie ir tie rādītāji, kas parāda kvalitāti un spējas Man pazuda skaņa, jums pazuda skaņa. Pazuda skaņa, pasakiet kaut ko. Nosāku kaut ko. Tagad ir labi. Interesē kvalitātes, sevišķi smagie noziegumi, jā. Kvalificētie, es gribētu teikt, arī veids, tas, ka viņš ir smagais, tāpat slepkavība būs smagāk. Jā, noteikti sevišķi smags noziegums, bet apstākļi kādi tad ir? Vai tas ir acīm redzams noziegums, uzreiz ir skaidra bilde, jā? Vai tur ir jāiegulda milzīgs darbs, tur nekas nav skaidrs, un vēl nevar zināt, kad būs kaut kas skaidrs. Protams, un tādā situācijā, jāsaka, ka arī tie risinājumi ir meklēti, un tas viens no tiem risinājumiem ir tā kā samierināties ar to, kad būs kaut kādi nodarījumi, kurus vienkārši saliks kaudzē. Un varbūt meklēs, varbūt arī nemeklēs. Un tagad ir tas tāds cīniņš, kas ir
Es jau Rukam teicu, ka, zini, es divreiz mēģināju to dekriminalizēt tās zādzības sīkās, ja man nesanāca. Un kas pret to iestājās? Nu, pret to tirznieki iestājās lielie tirzniecība, kā tad tā, tagad te benzīnu liesa atkal bākās un bēgs projām un nemaksās ar zaktiem numuriem brauks benzīnu lieta. Nu, šitas te un stāsts bija. Nu, tā arī tas turpinājās. Es taisni teicu, nu, lai tev izdodās. Bet tagad es saprotu, ka tomēr kaut kas ir sakustējies, un tā pēdējā ziņa bija tāda, ka arī tā kā beidzot arī tā kā tieslietu ministrija neiebilst. Nu, ko tas dos? Tas dos ne tik daudz uzreiz policija milzīgs būs, nu kaut gan arī procesuālās darbības nebūs jāveic, būs administratīvajā procesā. Bet, nu, tiesas noteikti atslogos skatīt šīs lietas, bet viņas ir ļoti daudz. Un faktiski nu, tie mehānismi, kādi ir palikušies, nu, arī nav tādi, kas liks tam cilvēkam izvairīties. Bet vairāk neturpināt tā zādzības. Kaut gan jāsaka, tā izdoma, ko tie cilvēki tik nespēja izdomāt un ko tik nespēja nozagt, jā, tas ir apbrīnojami. Tā kā nu, tā problēma, protams, ir. Tā kā, nu, tas ir viens no variantiem. Un tad jau, protams, jautājums rodas, kas būtu tas, ko tā policija var nedarīt. Nu, tad bija tie jautājumi par ieslodzīto pārvadāšanu no vienas vietas uz otru. Tad, protams, arī tie mēģinājumi mazināt slogu, izbrauc uz notikumu vietu, lai saskaņotos protokols cilvēki raksta. Jā? Nu, tā kā tie būtu tādi kaut kādi varianti, kas būtu, nu jā, nu, protams, taisnība, ja, kad dienestā vajadzīgi cilvēki, kuriem arī uguntiņa acīs ir nevis depresijas noskaņojums, ja, kur tu pie manis atnāc ar savu iesniegumu, vai ne? Tā kā ar vēlmi ķerties klāt un uzreiz vākt. Ļoti svarīgi ir tagad tās reaģējušās grupas, par ko es visu laiku arī domāju, kā viņiem sokās un interesējos. Un tad, kad satieku vienalga, kur ar viņiem aprunājos, kā viņiem veicās, jo tas izbraukums uz notikumu vietu un tā notikuma vietas pēdu fiksācijas situācijas, tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo otrais vairāk neaizbrauks uz tādu to notikumu vietu. Tas ir pamats, jā. Tā kā, nu, es domāju, es ceru, ka lietas ies uz labo pusi. Kaut gan konkurence arī ir milzīga. Un, nu, viens, ko es redzu, ka ļoti veiksmīgi ir armija pārņēmusi no savulaika, teiksim, lietas, ko es tepat Rīgā attīstīju, un ne tikai Valmierā, mums bija šis specializētās klases, ja, kur jau jauniešus jau no vidusskolas viņai bija jau kaut kas vairāk mācību programmā par tiesvedībām. Es atceros tepat Rīgas, tur bija tā 84. vidusskolā, es 9. klasē ievedu visu klasi, un viņa visi aizgāja uz policijas koledžu. Pilnīgi visi, viņi jau laikam pensijā ir, jā, jau ir aizgājuši no tiem laikiem. Bet visa klase aizgāja, viņi no Rīgas brauca uz 84. vidusskolu, lai mācītos. Nu, tas kaut kā pačabēja, ja, jo nu, tik vien ar aģitāciju nāciet uz mums uz koledžu mācīties, laikam būs nu, pašvakar. Līdz ar to jaunsardze, kā to attīsta militārais dienas, ļoti pareiza pieeja, nu, bet tur atkal redzams, naudiņa ir ieguldīta gan tērpos, gan nodarboties ar viņiem, iesaistīt viņus darbā, jo tas arī ir aicinājums un dienests un nu, citiem mūsu darbs. Tā es domāju, būs ar nākotnes perspektīvu. Un tā arī iznāca, ka pēc taisni precīzi, tā kā es prognozēju, ka mēs te pirmajiem nogriezam, mēs to finansējumu nogriezām, es saku, un pēdējiem būs, kuriem pieliks. Nu, precīzi, taisni tā arī viss notika, jā, pēc finanšu krīzes, jā, nācās cilvēkus mazināt reāli par reāliem cilvēkiem. Nu, un, protams, arī tas atalgojums turējās švakrāks, tad ir, protams, bija tās piemaksas par izdienu,
un tā tālāk. Tā kā tagad es domāju, ka spīdoši nav, jo kā mēs saprotam, kad viens, kas aiziet ar pieredzi projām, ja viņš ir, nu, čaklas darbinieks, protams, viens jaunais neatsver to. Tas arī skaidrs, kamēr viņš iestrādāsies, kā mēs zinām, no izmeklētājiem, no apmēram vismaz 3 gadi, lai viņš būtu, nu, tāds riktīgs lietas koks. Nu, labi. Pāriesim pie otras tēmas, kas vairāk skar pret cilvēktiesības un pretējo pusi. Jūs esat uzrakstījis grāmatu par operatīvo darbību, un tas ir svarīgs jautājums, man liekas, par ko jārunā 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka ir grūti cilvēkiem aizstāvēt savas tiesības un cilvēktiesības, ja pret viņiem kaut kas tiek darīts slepeni. Viņi nemaz nezina, ka pret viņiem kaut kas tiek darīts, un viņiem ir ārkārtīgs, ir tā. Un operatīvās darbības likums, un tas dod policijai un dienestiem ārkārtīgi lielas tiesības, teiksim, kas ir skaidrs, kas ir vajadzīgs, kas ir nozieguma atklāšanas viens no fundamentāliem, teiksim, priekšnoteikumiem. Bet tās tiesības ir ārkārtīgi lielas, un kā vienmēr tādos jautājumos ir jautājums, vai šīs tiesības tiek izmantotas pret cilvēkiem pilnībā likumīgi, netiek ļaunprātīgi izmantotas, un tur ir daudz jautājumu. Un izlasot jūsu grāmatu, man daudz jautājumu, bet es sākšu ar, kas mani ļoti pārsteidza. Nestoties to, kas esmu bijis, ko es nezināju, nestoties to, kas esmu bijis gan, ministra prezidenta, biroja vadītājs, gan iekšlietu ministra padomnieks, viss kaut kas. Izrādās valsts drošības iestāžu likuma 25. panta 4. daļai atbildīgais ministrs pārauga sev padoto valsts drošības iestādes visās jomās, izņemot valsts drošības iestāžu operatīvo darbību, izlūkošanu un pretizlūkošanas procesu un valsts noslēpuma aizsardzības sistēmu. Respektīvi, ministrs izrādās pārauga iestādi visās jomās, izņemot operatīvo darbību. Tas ir kā? Tas ir, tas ir ministrs nepārauga. Tas ir kā? Kāpēc ministrs nepārauga? Kā tā var gadīties? Tāpēc, kad mums ir cits līmenis, mums tātad pāraudzība, operatīvās darba pāraudzība ir prokuratūras kompetence. Un ministrs kā politiska figūra, viņš nevar prasīt, ierosiniet tagad operatīvo lietu uz manu politisko konkurentu, to kapitālu, to likumus pilnībā aizliedz. Viņš nevar iejaukties šāda veida operatīvās darbības procesā, lai dotu uzdevumus dienestam veikt tādas vai citas operatīvās darbības. Tāda ir tā būtība. Un to tad uzrauga, kas mums ir politiski neatkarīga institūcija, jo ģenerāla prokurors un īpaši pilnvarotie prokurori ir politiski neitrāli. Kurš uzrauga viņus, lai viņi neteiktu, ierosina operatīvo lietu pret to tur sūdabrāli no tās partijas, jo man viņš nepatīk? Beigās, kāds teiks, lai ierosina lietu? Nē, kurš uzrauga? Labi, tātad ministrs... Kurš prokuratūru uzrauga tiesā? Tātad, ja būs šis tiesība aizkārums, tad to tiesā varēs apstrīdēt. Jāsaka, jā, pareizi jau tas Jurģitas sākums bija par cilvēku tiesībām, un jāsaka, ka arī šeit jau arī man, ja paskat grāmatā priekšlikumus, kādi tur ir izteikti, tie arī balstās faktiski uz pēdējām Eiropas cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas atziņām, tiesas par operatīvo darbu. Un jāsaka, ka tas process kopumā attīstās. Nav noteikti arī cilvēku tiesības šajā jomā noteikti, kad nav sastingušas, bet iet uz priekšu. Un ja kādreiz, teiksim, tas pats situācija par, piemēram, personas iepazīstināšanu ar materiāliem, tas bija neiedomājami, par ko mēs vispār runājam. Tad tagad tā situācija ir mainījusies, un tagad, tūlīt mēs parīt atvērsim grāmatu, kas ir krimināla procesa. Man jau tas ir tas izdevums Latvijas Universitātē krimināla procesam 20 gadi. Latvijas krimināla procesam 20. Un šeit es runāju nevis par operatīvās darbības procesu, kur mēs redzam,
kad lūk, kāda šī situācija norma paredz, jā, ir jāiepazīstina. Tur ir nosacījumi, kad to nevar nedarīt. Bet, ja mēs paskatāmies uz kriminālu procesu, kas šajā lietā ir teikts krimināla procesā? Jo mums taču var būt krimināla lieta, kas ir uzsākta par neatklātu noziegumu, ir veiktas tur, es nezinu, operatīvās darbības sevišķā veidā vai speciālās. Jā, nu, jāsaka, ka, ja skatāmies, teiksim, uz tiesas perspektīvu, tad tiesas operatīvās darbības process un speciālās izmeklēšanas darbības, kas ir tādas pašas, tikai ir šī procesuālā kārtība cita un iegūto pierādījumu pārbaudas kārtība ir atšķirīga. Bet tā pati būtība ir tāda, ka pret personu tiek veikts slepens darbības. Tiesas ECT uz to skatās pilnīgi vienādi. Viņi saka, mums vienalga tāds process vai šitāds process. Un tagad, ja mēs salīdzinām tos procesus, kā reiz ir runa, kurš tad process mums ir atklātāks? Operatīvās darbības process vai krimināla process? Tad krimināla procesā šajā ziņā vispār neviena vārda nav. Un tagad pēdējā šajā darbā es taisni arī rakstu, ja mēs sakam, ir vienādi šie procesi, tad kāpēc tad mums krimināla procesā, kur būs tās, kā jūs sakat, pilns skapis 100 lietas, jā, cik tur ir veikt šīs sevišķā veidā veiktās darbības. Un kur ir paredzēts, ka tur tā persona ir jāiepazīstina? Pilnīgi noteikti, ka nē. Labi, mēs līdz iepazīšanai vēl tur man arī jautājumi, bet pabeidzot šo tēmu, tātad par kontroli, par uzraudzību. Jā. Kā jūs domājat, tas ir normāli, ja cilvēks izsako, tātad veic operatīvās darbības īpašā veidā 5 gadus? 5 gadus, uzreiz es arī no jūsu grāmatas, tas piemērs tātad no Rīdzenes sarunām. Tātad tur 5,5 gadus, 5 gadus, 6 mēnešus ieraksta politiķis, ietekmīgs cilvēks, 5,5 gadus, tas ir normāli? Nav. Tas nav normāli. Es domāju, ka, kā es teicu, attīstās šīs lietas. Šobrīd tas tā vairāk noteikti, ka nebūtu. Šobrīd tas tā. Tas ir vispār tāds absurds. Tātad 5,5 gadus ieraksta politiķis, un nekas beigās nesanāk, nekādas beigās lietas, nekas tur nesnāk, bet tātad šīs ieraksti noplūst žurnālistiem un tiek izmantot katrās vēlēšanās. Vēl tagad iepriekšējās vēlēšanās, jau cik gadi pagājuši, vēl aizvien tika publicēts žurnāls ir šī atkal sarunas. Es domāju, kā jebkuru no mums, jūs droši vien, bet, teiksim, es nezinu, ja mēs ierakstītu jebkuru cilvēku 5,5 gadus, teiksim, mēs ierakstītu tagad, toreiz tur bija oligarhs, Lesers, kas tur, ja mēs tagad ierakstītu 5 gadus, es nezinu, Eviku Siliņu vai vienalga, ko Ašarādē, un tad pēc tam jūs iedotu man kā žurnālistam vai kā PR speciālistam šīs, teiksim, sarunas, es arī uztaisītu, izvilktu no tiem 5 gadiem tur tādas pērles, ka tur zāli neaugtu vienkārši, ja? Tas kā bija iespējams, tas kā ir iespējams, ja būtu normāla uzraudzība, taču kādam taču šī procesā būtu jāsaka, pagājis gads, jūs klausījāties, bija sankcija, viss labi, bija iemesls, protams, bija, tā jūs gadu klausījāties. Labi, 2. 2 gadus jūs klausāties, ir lietas, ir kas notiek kaut kā, tad ejam priekš. 3 gadi, bet 5,5 gadus jūs klausāties, un nekas nav. Nekādu procesu, nekādu pierādījumu. Tad beigās, kas tur bija? Kāds process par ko viņi tur ostā? Izbeidza tur visu to procesu. Izbeidza. Jā. Jā. Kā tas iespējams? Vai tas ir iespējams tagad? Kāpēc jūs sakat, ka tagad tas nav iespējams? Tāpēc, ka tagad tātad tika veikti grozījumi operatīvās darbības likumā. Un noteikti, ka tagad prokurors, uzraugošais prokurors, kaut gan tur arī faktiski tur par eksperimentiem, tur arī tas kontrols mehānisms arī pamainījušies, ir tur arī, bet tas ir citā jautājumā, tas par eksperimentu runājot. Bet šajā gadījumā par operatīvās darbības kontroli noteikti, kad uzraugošais prokurors, kas tajā lietā būtu, noteikti, kad iebilstu un nebūtu vairāk pamata, arī faktiski tiesai nebūtu pamata pagarināt vairāk šo operatīvās darbības pasākumus. Bet, ja mēs runājam par tiem gadiem, redz, tur ir tā, par operatīvās darbības procesu ilgumu kā tādu. Faktiski jau likums saka, ka
operatīvās darbības process nevar turpināties ilgāk kā noziegums, par kuru tā operatīvā darbība tiek veikta. Tātad, par kādu noziedzīgu nodarījumu mēs personas turam aizdomās. Nu, mēs viņus, piemēram, labi distancējoties no šīm rītdienas sarunām, mēs viņus turam aizdomās par narkotiku tirzniecību. Sevišķi smags noziegums, noilgums būs 10 gadi. Un mēs zinām, ka viņi ar to nodarbojās. Vai tagad, te jau bija pagājušā nedēļa nopublicēja MIDD, Militārās izlūkošanas drošības dienas par tiem spiegiem, jā? Nu, mēs saprotam, ja tāds cilvēks šeit ir ieradies, tad tik ilgi, kamēr viņš šeit būs, mēs viņu arī uzmanīsim. Ar visādām operatīvās darbības kontrolas, uzraudzības veidiem un formām. Pilnīgi noteikti, jā. Nu, kas attiecās uz politiķiem, es domāju, tur tad šajā situācijā, es domāju, ka tiesa domāju nepagarinātu vairāk. Tur ir, protams, jautājumi arī grāmatā par to bija, kad es rakstīju to sadaļu, bija tāds diskutablais jautājums. Nu, piemēram, kad augstākās tiesas tiesnesis pagarina šo pasākumu turpmāko pielietošanu. Vai viņam ir jāpārliecinās arī par sākotnēji tiesisko atļaujas izsniegšanu, vai tikai par to rezultātu, vai ir sasniegts rezultāts, vai nav sasniegts rezultāts. Nu, tas arī radās tādas diskusijas, ļoti tādas karstas diskusijas, un tomēr palika pie tā, ka tātad vērtēja rezultātu. Kāds ir rezultāts? Un tagad, es domāju, arī tiesneši jau arī mainās, un attieksmi no tās arī lietas būs izdarīti secinājumi, kad tiesas teikt, kas jums ir, un arī tiesas nedos uzreiz uz 3 mēnešiem. Lūdzu, jums uz mēnesi, jā, kāds ir rezultāts? Pagāja mēnesis, nav rezultāti, pagāja vēl mēnesis gribat. Tālāk, kādi būs rezultāti? Jo tagad jau arī šajā, vēršoties pie tiesnes, jānorāda, ko mēs plānojam sasniegt, kāds mūsu mērķis ir, ko mēs gribam noskaidrot, kā viņš bērnus ved uz bērndārzu. Tas nav mūsu mērķis ir noziegumu atklāt. Nav mērķis sasniegts, viss nepagarinās vairāk. Labi, man vēl no citas lietas jautājums. Tā tad arī slavena lieta, Taureņu Pirtis, Rimševiču klausās. Un knap, tātad tas, kurš klausās, viņi tā kā, nekas nav. Mēs tur paklausījāmies daudzus gadus, un tad nekas nav. Noliek plauktā. Paiet daudzi, vairāki gadi, paiet gadi, Rimševičs saņem pielaidi jaunam amatam, tiek ievēlēts jo mēs klausījāmies, nekas nenotika. Un tā tālāk, pēkšņi izrādās pēc daudziem gadiem, ka tur tomēr ir nozieguma, pierādījumi, ka tiek izdarīts noziegums, tagad ir, tiek uztaisīts krimināla process, tā tālāk, tagad lieta tiesā, man liekas, pirmā instancē, ka tik ne jau notiesāti, tātad bija, tagad mēs atklājam, ka tātad šīs operatīvās lietas materiāli, tur viss balstās uz ierakstiem. Tātad bija pierādījumi. Bet pirms tam, kaut kā tie cilvēki, kas veica, teiksim, šos vai es nezinu, kaut kādu iemeslu dēļ, vai lai šantažētu, vai lai kaut kādu ietekmi tirgot, vai nezinu, vai korupciju, vai kaut kas, viņi bija nolikuši šo plauktā uz daudziem gadiem. Ko tas viss, manuprāt, liecina? Atkal kaut kādu uzraudzības trūkumu. Kā tas iet kopā? Tad vai kaut kas nebija pareizi tad, kad jūs nolikāt plauktā un domājāt, ka tur nav nekāda pierādījuma nekam un vispār nekas tātad netika atklāts, vai arī, tagad ir problēma, ka tur, restīvi, nav nekāda pierādījuma. Kā kaut kas neiet, kā varēja saņemt pielaidi cilvēks tik augstam amatam, visaugstāko, un tādā, ja kaut kur skapī stāv kaut kādai iestādei, tātad ieraksti, kur principā, kas izskatās, ka tu ņem naudu. Ja? Kā tas notiek? Jā, izskaidrot to būtu pavisam vienkārši, jo tad jautājums būtu, kas šo pielaidi izsniedz. Un acīm redzot, to pielaidi izsniedz tajā brīdī Satversmes aizsardzības biroja.
kas veica operatīvās darbības pasākumu sevišķā veidā? Korupcijas un novēršanas un apkarošanas birojas. Tātad tā informācija par to, kad ir tātad jautājums bija arī par to, vai tieši Rimšēvits tajā brīdī bija tajā aktīvajā operatīvajā izstrādē. Es to nezinu. Jā, Jurgi, mums jau jāņem vērā vēl kas ir. Kad, ja mēs lasām to grāmatu, tad tā grāmata ir par likumu. Bet mums vēl ir nākamais līmenis. To, ko mēs šobrīd neredzam, tas ir instrukcijas, operatīvās darbības likums paredz, ka šis pasākumi, kas ir šīs iekšējās instrukcijas, kuras visiem šiem dienestiem, katram no tiem dienestiem, viņas ir atšķirīgas. Nav vienotas instrukcijas pilnīgi visiem dienestiem. Katrs ir laika gaitā uzstiprinājis atšķirīgs. Ja vēl kaut kad varbūt, kad kaut ko apvienos, nu tad būs varbūt spēcdienesti un vēl izmeklēšanas iestādes. Tad arī kaut kas varbūt sanāks. Ja? Tā kā tur vēl ir nākamais līmenis. Un, protams, ka te ir jautājums par to, vai bija tieši viņš bija operatīvā uzskaitē, un vai sāps pagarinot Rimšēvicam šo lietu, bija lietas kursā. Nu, tā to var vienkārši izskaidrot. Tas, kad ilgi noklausījās, acīm redzot, tur kaut kas iztrūka, un tur acīm redzot iztrūka tas, kad nebija tā cietušā. Nebija īsti tā cietušā, nevarēja pieķerties klātam cietušam, nebija tā situācija tāda, lai varētu labvēlīgi to iegūto informāciju izmantot ar garantiju, kad tur arī personas augs pie atbildības. Tātad, viena lieta ir sarunas, ja? Mēs zinām, ko nozīmē sarunas, nodoma atklāšana. Ja? Mēs varam sapņot un runāt, kamēr mēs, draudēt mēs nevaram. Mēs draudēt nevaram, ja? Nogalināšu, uzspridzināšu, tas būtu uzreiz krimināla atbildība. Bet šāda veida tādas sarunas, svarīgi tas, kāda rīcība, kāda konkrēta rīcība tur ir bijusi. Ir tā rīcība, nav tā rīcība. Ja nav tās rīcības, šitā te pļāpāšana, ja, ko tur runā, arī nekāda nozīmes, teiksim, krimināla tiesiskas šajā situācijā tad diez vai bija. Un arī, protams, kad kaut kāds tas uzraudzības kontroles mehānisms tajā brīdī arī nebija paredzēts par to, vai ir šie pasākumi sasnieguši mērķi, nav sasnieguši mērķi. Šobrīd tas jau ir atrunāts likumā, un tā uzraudzība kļuvusi ir krietni stingrāka, bet ne galēji, un es jau arī rakstu, kad arī attiecībā par cilvēku saziņas kontroli, teiksim, kā piemēru, ja agrāk mēs skatījāmies, kāda nozīme tas, ka mēs tur sazvanamies. Mēs sazvanamies, un kas no tā? Svarīgi, ko mēs runājam. Tad tagad, lūk, tas process ir attīstījies tādā veidā. Nē, tas ļoti daudz ko tomēr liecina par cilvēku, ar ko viņš sazinās, cik intensīvi viņš sazinās, un kur vēl šīs personas atrašanās vieta, kur tad viņš pārvietojās, ja? Un lūk, šie dati, kas vēl mums joprojām ir, tā kā viegli pieejami. Tad jau Eiropas Savienības tiesa jau saka, nē, mīļiņši, tas nav pareizi, jums jau vajadzīgs, lai būtu nodrošināt tiesas pirmskontroli par šādu veidu darbībām, lai jūs neveiktu, tātad nepieļaut patvaļu no tiesību sargājošo iestāžu puses. Tas nav, protams, arī nevisai patīk, jā, bet arī, es esmu arī norādījis, jā, kad tas ir ceļš, pa kuru mums ir jāiet. Jo attīstās šīs prasības, un tāds, patvaļas varianti mazinās, minimizējās. Parunāsim par to. Tur tādā lietā, piemēram, ir tāds strīdīgs, bet izrādās ir tāda problēma, ka kas ir publiska vieta, vai pirts ir publiska vieta, vai pirts nav publiska vieta, vai kafejnīca ir publiska vieta, vai nav. Skaidrs, ka kafejnīca ir publiska vieta, ja, nezinu, tur var visi ieiet, bet tagad darba laiks ir beidzies. Vai arī, teiksim tā, es noīrēju pirti privātam pasākumam. Manā it kā loģiskā izpratnē tā tādā brīdī nav publiska vieta. Tā ir, teiksim, privāta vieta. Un iekļūt privātā vietā bija vajadzīga speciāla sankcija.
restīvi iekļūt, uzstādīt privātā telpā iekārtas, bija vajadzīga speciāla, cik es saprotu, sankcija. Kā tur ir ar tām pirtīm publiskām un privātām vietām? Sāksim tad ar kafejnīcu. Viedokļi dalās, bet es stingri pieturos pie savu viedokļu. Mēs satikāmies kafejnīcā. Mēs atradām pašu mašu malējāko galdiņu. Mēs ar mugurām norobežojāmies no visa, kas tur ir. Tā mūsu saruna ir privāta vai publiska? Nu, privāta, protams, skaidrs. Tieši tā. Tas nekas, ka tajā brīdī tā ir publiska vieta. Mūsu saruna, mēs čukstam, mēs varbūt sačukstamies, varbūt mēs esam ļoti, ļoti norobežojušies. Nu, šeit tie viedokļi mums tā kā dalās. Es gan ceru, jā. Nu kā publiska vietā, ko tad jūs gribat? Publiska vieta, nē, saruna pati pēc savas būtības nav publiska. Tātad lūdzu, ej un prasa augstākās tiesneša akceptu. Nu, tātad par šo ir strīds. Es gribētu teikt vispār, tad nav jau īsti problēmas, lai iegūtu, nu, labi, bija viens kāzus dzīvē, ja, kur arī informācijas noplūda bija no augstākās tiesas, bet nu vienu es zinu tādu vairāk, es nezinu visā šajā praksē. Nav tev jābaidās, ja tu vēlies, lai tavas iegūto informāciju pēc tam tiktu izmantot krimināla procesā, ej pie tiesas un dabūn šo sankciju. Negudro neko, ej un ņem. Ir tādi, nu, strīdīgāki jautājumi arī, nu, ar tiesām ir tur nianses. Nu, piemēram, ja ir operatīvais eksperiments, nu, teiksim, nu, piemēram, liela narkotika tirzniecība, tur visādi var beigties. Var beigties ar šaušanos, var beigties ar darījumu, viss kaut kas tur var notikties. Un tādā pašā laikā maz, kad ir tas eksperiments, ko akceptēsi prokurors, bet man vēl jāveic, protams, sarunu noklausīšanā. Nu, tā, piemēram, tiesnesis pateiks, nē, es neakceptēju. Ko nu? Ir jautājums, varbūt, ka tiesa vispār tādā gadījumā, ja šis komplekss pasākums varētu akceptēt viņu kopumā, ja reiz ir šis sarunu noklausīšanās ir veicīgi, personas novērošana ir jāveic, tur nevajag tiesnes akceptu tajā brīdī, plus vēl eksperiments, kur šo akceptu dos prokurors. Tiesas negrib. Nē, viņi saka, nē, tas nav mūsu jautājums. Līdz ar to arī šāda veida arī diezgan bīstamā pasākumā, jā, nu, ieroči, piemēram, kaut kā tirzniecība visā tur var beigties, jā. Nu, kā tad būs, jā, ar šo atbildību? Tomēr, nu, gala beigās, nu, ja tu neiedosi to kontrols mehānismu, tad var tur arī visādi slikti beigties. Nu, tiesa negrib to. Nu, lūk, tā kā, nu, tā apmēram tas izskatās. Bet jūs sakat, jūs sakat strīdīgs jautājums. Nu, noteikti, kad ir taču Eiropas cilvēktiesības tiesa gan jau ir skatījusi, gan jau, nu, ko nozīmē strīdīgs jautājums? Nu, ir jābūt. Strīdīgs jautājums, kad praktiķi mēģina redz, ir burta gars, jā, un burta teksts un burta gars. Nu, tas burta gars manās acīs, tas nav vienīgais jautājums. Redzi, nu, piemēram, tagad mums taču attīstās tagad tehnika, droni, piemēram, droni. Nu, tagad es dzīvoju 9. stāvā vai 12. stāvā, vai es varu iedomāties, ka tagad, nu, piemēram, kad manas sarunas var arī ieskatīties, vai tā būs iekļūšana manā privātā telpā, ja drons pielidos pie mana loga, vasarā logs vaļā, un tagad drons pielidoja. Nu, kas tas būs? Nu, tā būs novērošana. Tā tomēr var būt ārēja novērošana, ne? Es gribētu teikt, ka tā ir iekļūšana vistīrākā veidā, jo tu jau iefilmē, kas notiek, plus vēl to var ierakstīt. To jau var ierakstīt no zināma attāluma. Lūk, tad mums ir šāda veida, nu, tehniskais progress. Es uzskatu, ka noteikti mums ir, es tagad nevaru pateikt uz sitienu vai tajā speciālajā instrukcijā, arī tātad tiks traktēts, ka tomēr arī šāda veida darbība, tā ir vistīrākā iekļūšana privātā dzīves telpā, ja? Ej un ņem piekrišanu no tiesneša.
Jo ir tā saucamās, vai tās gaidas pastāv. Es domāju, diez vai es tā domāju, ka viens te tagad nolaidīsies pa virvēm, teiksim, no 9. uz 9. stāvu, man te tagad noklausīsies. Skaidrs, jā, nu, tas nozīmē to, ka attīstoties arī tehnoloģijām un prasībām un praksē, dažādi, protams, kad tie, kuriem tas ir jāizteno, mēģina to vieglāku ceļu iet. Bet jautājums tas, ko tu ar to beigās darīsi. Beigās, ja tiesa atzīs tos par nepieļaujamiem, jo mēs zinām, ir krimināla procesa likuma 127. pāns, kurš uzliek par pienākumu pārbaudīt operatīvā ceļā iegūto informāciju ar krimināla procesāliem līdzekļiem. Un tur jautājums ir, vai tie pierādījumi ir pieļaujami, tā kā tas ir tagad lietā, kur skata būvnieku lietā. Ja? Ir pieļaujami vai nav, un vai tie ir vienīgie pierādījumi, vai te ir pilnīgi vienīgie, kas tur ir. Lūk, un tad ir skaidrs, ka tad beigās tiesa noraidīs, ko tev visu lietu izgāzīsies. Vai tāpēc ir vērts pūlēties? Vai likums uzliek par pienākumu operatīvajā lietā norādīt, kā tika uzstādīts ierīces manā telpā, jebkurā telpā un tā? Man gribētos, lai tiesa to pārbauda. Un tur ir viens tāds tomēr moments, ja, kad tas, ka tiesa akceptē tikai iekļūšanu, tas ir fakts, bet tiesas negrib to darīt. To es skaidrs zinu, viņas to negrib darīt. Mums nav svarīgi, kā viņi īstenos tur to pasākumu, bet tas tomēr ir diezgan svarīgi, jo tur ir bijuši dažādi pārmetumi un dažādi momenti, kaut vai par aizdomām, kad suns ir noindēts un šāda veida darbības, lai iekļūtu mājā, ja, ko pauda savulaik Kalmējas ģenerālprokurors. Ja? Tādu piemēru mēs zinām. Un vēl tur dažādi momenti, ka tomēr, es domāju, ka tas ir svarīgs moments. Bet katrā gadījumā, tiesa nevērtēs to pašu iekļūšanu. Bet tur ir atkal citas normas, kuras saka, kad ir šis samērīgums, tu nevari tur nezinu, ko darīt. Bet ja tiesa nevērtē, tad kā viņi var izvērtēt pieļaujamību? Tātad, ja ir bijusi nelikumīga iekļūšana bez augstākās tiesneša sankcijas, tad šie pierādījumi nav pieļaujami. Tagad pazuda bilde. Tagad atlieca. Jautājums, kā tiesa var nevērtēt, jo tātad, ja ir bijusi nelikumīga iekļūšana bez augstākās tiesneša sankcijas manā privātā telpā, un tad tur ir kaut kas ierakstīts, tātad šie pierādījumi ir iegūti nelikumīgā ceļā. Kādā veidā tiesību sargājošo iestāde pasniegs to, kādā veidā tas notika. Es pieļauju, ka viņi paši bija noīrējuši tās telpas, tajās telpās arī tajā brīdī uzstādīja visas sarunas, kas neatiecās uz to lietu, ir dzēšamas ārā, un tās, kas attiecās uz to lietu, tad tiesa būtu vērtējusi, vai šajā gadījumā tas ir pieļaujams. Vai tur arī, es nezinu to lietu vēl, jo vairāk operatīvo lietu. Mēs jau nevaram izslēgt, ka tas, kas tur bija nomnieks vai pirtnieks, vai kas tur bija, ka viņš neko nebija iebildis. To mēs nezinām. Kāda tam nozīme? Ja man ir privāts pasākums pirtī, kāda man nozīme, ka pirts īpašnieks neiebilda, kāda tam nozīme? Taču manas cilvēktiesības tiek aizskartas ne jau pirtī. Jā. Jautājums ir, kā iekļuv iekšā. Pirtnieks atslēdza pirti un teica, labi, zēni, liekiet tehniku. Vai tad tam nav jābūt sankcijai augstākās tiesnešu tādā gadījumā? Nebūtu vajadzīgs, jā. Okay. Tad lietā būtu jābūt. Bet nākošais būs, ka tāpat tās sarunas jau taču notika sarunu kontroli, tur ir vajadzīgs tiesneša akcepts. Par to, ka tieši šīs sarunas tiek ierakstītas privātas sarunas. Tur gan, nekur neliksies, jā. Ja
drošības iestāde vai operatīvās darbības subjekts izmanto tehnoloģiju, piemēram, nu, rupi izsakoties, viņi iekļūst manā telefonā, mans telefons ieraksta visu, kas notiek visapkārt. Vai dators, nu, teiksim, un tā tālāk, viņi uzstāda programmu, viņš ieraksta un filmē visu, kas notiek. Tā ir iekļūšana vai saruna ieraksts? Nu, katrā gadījumā telpā tā nav. Jā, tā ir tehniskā, nu, jā, tā būs iekļūšana tā tehniskās līdzekļu izmantošanā. Jā, vajadzīgs ir tiesneša akcepts. Vajadzīgs papildus akcepts, teiksim, izmantot šādu metodi. Jo viņam jau nevajag dzīvoklī iet iekšā, lai to izdarītu. Tas jau attālināt notiek, jā. Dators inficē ar programmu. Jā. Nu, jā. Tam vajag speciālu sankciju. Tieši tā. Ja no kaimiņa dzīvokļa ieurbi sienā mikrofonu, bet neiekļūst manā dzīvoklī, tas ir kāds, tā ir iekļūšana vai nav? Nav iekļūšana. Tā nav iekļūšana. Nē, ja būs ieiešana iekšā telpā, lai uzstādītu noklausīšanās iekārtas, tā būs iekļūšana. Bet tā būs vienalga, akcepts ir vajadzīgs, nu, lai šo sarunu ierakstītu. Jā. Vienalga ir akcepts, ir vajadzīgs skaidrs kā diena. Ne, nu, jā, vienkārši tātad, kad ir iekļūšana, tad ir vajadzīgi tagad divi akcepti. Jā. Jā, un arī jautājums, jā, tieši tā, jautājums, jā, viens ir tā iekļūšana, jautājums, ko tur darīs? Tā kā būs iegājis. Jā. Labi. Kāds mērķis ir? Nu, tas ir, protams, smagākais aizkāruma veids, tas ir skaidrs kā diena, jā, ko nevar salīdzināt ne tur ar telefonu kontroli, ne ar ko citu, jo visādi blakus ģimenes locekļi un blakus visādi momenti šeit parādās. Līdz ar to es arī rakstīju tās situācijas, kad ir, teiksim, nu, ar personas piekrišanu, ja persona piekrīt, viņa neiebilst, kad viņas sarunas tiek ierakstītas, ja, tad tādā gadījumā tiesas akcepts nav vajadzīgs. Bet, ja, piemēram, ir pie personas nāk uz mājām, un tur sarunas veids un draud, un vēl kaut kāds, ja tas nav nekāda telefona attālinātā saruna, ko tad darīt, vai tad, teiksim, to arī vajadzētu atrisināt to jautājumu, ja tā situācija ir savādāk. Ne tikai šī sarunu, kuras laikā cilvēkam, piemēram, tiek draudēts. Tā kā tur arī vēl tie priekšlikumi, man tur kaut kā 30 laikam bija, ko vajadzētu pamainīt vēl joprojām operatīvā darbībā. Nu labi, par cik mums laiks ierobežots, es tomēr vēl par to, ko jūs iesākāt pašā sākumā, par to informācijas sniegšanu. Tātad mums ir jauna norma, pateicoties Eiropas cilvēktiesību tikai tiesu praksē, par to, ka tātad pabeidzis operatīvās darbības procesu, operatīvās darbības subjekts par sevišķajā veidā veikto operatīvās darbības pasākumu un tā veikšanas laikā informē personu, pret kuru minētais pasākums tika veikts. Tātad, restīvi, jūs ierakstījāt 5 gadus, kā es gāju pirtī, neko neatradāt, man būtu jāpaziņo, ka tā un tā, Liepnieka kungs, mēs atvainojamies, mēs domājam, ka jūs esat noziedznieks. Mēs gadiem klausījāmies, kā jūs mazgājaties un ko jūs apspriežat ar draugiem. Nu, neko neatklājām, kā saka, daram jums zinām, ka bija tāda lieta. To paredz likums tagad. Vai tā notiek dabā? Ceru, ka jā. Es neesmu dzirdējis nevienu gadījumu. Es neesmu dzirdējis nevienu gadījumu, ka kādam būtu paziņot. Ceru, ka jā, jo mums jau diezgan žurnālisti vērīgi seko līdzi, un es gribētu teikt, ka cilvēks tad, kad to uzzina un uzskata, ka viņa tiesības bija būtiski aizskarts, un ar to vien, kā Jurģis saka, piedodiet, atvainojiet, nepietiks, jā, es tomēr gribēšu kaut kādu materiālu kompensāciju, tad visa lieta nonāks tiesā. Nu, tagad ar visām tām reformām, tad Rīgas tiesā, viss skaidrs, ar prasību klāt, ja, kad bija nepamatoti tas darbības tika veiktas, ja, un lūdzu, tātad ir man šī prasība. Tāpēc arī bija tas ECT, tas nolēmums, kad citādāk jau pareizi jūs sakat, ka cilvēks jau nevar zināt vispār. Nu, tas jautājums, ko mēs runājam, attiecās uz operatīvās darbības likumu, bet kas šajā ziņā ir krimināla procesā?
Nu, es arī rakstīju tos komentārus krimināla procesam 11. nodaļa, ja, speciālās izmeklēšanas darbības. Nu, tur par to nav neviena vārda. Un es domāju, ka līdz ar to arī patreizējā situācija nav vienveidības. Man ir jau konkrēti piemēri, kas, manuprāt, diezgan kliedzoši piemēri ir, kur ir izbeigta šī krimināla lieta no tiem pilnajiem skapiem, jā. Un faktiski es skatos, nu, pilnīgi bez pamata, ja ir veikts personu noklausīšanās, un skaidrs, ka viņas to mūžam neuzzinās, ja. Un faktiski viņām noteikti būtu jāpaziņo, viņām pienāktos, tur vēl ārstniecības personas figurē, tā kā es domāju, tur tas aizskārums ir ne tikai to pašu ārstu divu, ja, bet arī plašāks, jo iedomājamies, nu, cik intensīva saziņa ir ārstam, kas praktizē slimnīcā, kas viņam tik tur nezvana un cik bieži un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka vēl šis moments ir, es esmu to minējis, ja, tagad pēdējā darbā tas ir uzrakstīts, redzēsim, kā attīstīsies lietas. Varbūt ik pa brīdim kaut kas mainās, vai arī tā skaitā operatīvās darbības likumā, tā skaitā arī, teiksim, par eksperimentu, kur tomēr arī, nu, izdiskutējam, nonāca pie sakarīga priekšlikuma, ka tur obligāti nevajag būt operatīvai izstrādē, jo šobrīd, ja kaut kāds kontrabandistus pāri robežai bīda cilvēku kontrabandu, tur ir nelegālos migrantus, neviens jau nestādās priekšā, es tur Jānis Kalniņš, davai, ja tagad kaut ko darīsim. Nu, skaidrs. Bet tas ir atkal turpināt. Bet tas ir atkal jautājums par uzraudzību. Tas ir atkal jautājums par to, kurš uzrauga operatīvo darbību veikšanu. Jo, ja būtu normālā, kvalitatīva uzraudzība, tad taču tas, kas uzrauga, viņš varētu arī tātad uzraudzīt par to, vai šis likums tiek izpildīts līdz galam. Nu, vai tad, kad, teiksim, šīs darbības ir beigušās, un tā tālāk, vai tiek izpildīts pienākums paziņot tai personai. Bet es domāju, ka es vienkārši brīnos, labi, pieņemsim, ka ir tādi gadījumi, mēs nezinām, bet tādā likumā tur ir arī izņēmumi, kāpēc var nepaziņot. Tur ir vesels kaitēt valsts drošības interesēm, kaitēt operatīvās darbības uzdevumu izpildē, kaitēt krimināla procesam un tā tālāk. Atklāt operatīvās darbības nodrošināšana, izveidotas sēga organizācijas un maskēšanas līdz. Un es domāju, ka droši vien dabā ir tā, ka tie operatīvās darbības veicēji, viņi atrod iemeslu, ka tas varētu kaitēt, tur kaut kam kaitēt, un tāpēc mēs nepaziņojam. Ja? Un es neviens neuzzina neko. Es nevaru pārsūdzēt šo lēmumu. Es nevaru pārsūdzēt šo lēmumu, ka man nepaziņoja, jo man nepaziņoja. Es nezinu, mehānismi ir vēl tomēr, ja, jo plus jau cilvēks jau var vērsties. Manā skatījumā būtu vispirms jāvēršās nevis tiesā, jo tiesai vispār nekāda materiāla nebūs, tiesai parastajai, teiksim tā, jo mēs jau redzam, ka šeit tos akceptus sniedz mums augstākās tiesas, tiesneši vai vismaz pilsētas rajona tiesneši par to datu, saziņas datu iegūšanu. Ja? Bet prokuratūrā vispirms vērsties ar prasību pirmkārt, vai pret mani ir veiktas šīs operatīvās darbības pasākums sevišķā veidā, ja? Vai ir tādi veikti. Tad sagaidāms ir, kad prokuratūra paziņos, ja? vai paziņos, ka nav konstatētas pretiesiskas darbība, tas nozīmētu, ka darbības ir veiktas, bet tās ir bijušas tiesiskas. Un otrs atbildes variants, ka darbības vispār nav veiktas, nekādas, ja? Tad cilvēkam vienkārši licies, ka viņa telefonu noklausās un tā tālāk. Bet tas ir tiešām, tā normai jau būtu tā kā jāstrādā, jo tā saistās arī ar operatīvās uzskaitas lietas iznīcināšanām, un, protams, ka tas saistās ar lietām, kuras nenonāk tiesā, vai ne? Jo lietas, kuras tiesā nonāk, tur jau parādās, kad ir veikts, vai ir, teiksim, kaut kāda daļa no informācijas ir krimināla lietas materiālos, daļa var nebūt tad skaidrs, kad ir tas diapazons, kādā veidā tad veiktā noklausīšanās ir saprotams no cilvēka puses. Es teiksim, ka tad vienkāršāk piemēri ir lietās par bezvēst pazudušajiem, kur varbūt domas ir, vai tik tur nav iesaistīts kāds personas, nav kaut kāda vardarbība notikusi vai vēl kaut kas, kad tas cilvēks atrodas, es domāju, tur nav liels problēmas pateikt, ka klausies, mums kaut kā baigi nepatika, ja tā gadījums, kā tas cilvēks tur pazuda,
Un mums bija tādas aizdomas, un tāpēc mēs izdarījām to un tevi kontrolējām tur ar sevišķā veidā, tikai tādas darbības, kas saistītas ar tiesneša akcepti, jā. Ja mēs tur kaut kā cita veida tur aptaujas operatīvās veicām vai vēl kaut tas neatiecās uz to. Nu, tas, es domāju, tur nebūtu problēma šādā veidā rīkoties un arī paziņot cilvēkiem. Bet ko es gribēju teikt, ka mēs nedzirdam, kad būtu lietas, kur personas būtu vērsušās. Mēs šeit dzirdam par valsts noslēpumu, vēršās tur tiesā, apgabala tiesā, noraida, jā, tās pa pielaide, jā, jautājumā pa pielaidēm, jā. Bet šeit, nu, kaut kā es neesmu tādas dzirdējis, ka tiesa būtu kaut kāda skatījusies šādu lietu par prasības celšanu par pretiesisku operatīvās darbības pasākumu izmantošanu. Neesmu nevienu dzirdējis. Nu, viens no iemesliem ir tas, ka cilvēki jau tāpat. Man varbūt nav aizdomas, ka mani noklausās vai izsako slepenā veidā. Tas ne ar ko nebeidzas. Man arī nav. Es nerakstīšu tāpat vienu uz zila gaisa prokuratūrai, vai jūs man nenoklausieties. Nav nekāda pamata domāt, neko neierosinājāt, neko nedarījāt. Cilvēki neraksta tāpat vienu uz zila gaisa. Raksta arī, jā. Raksta. Nu, dažādi iemesli ir, dažādi ir tie iemesli, ne sevišķi gudri, tā arī. Skaidrs, jā. Jā. Labi, jā, tad es domāju, ka arī vajag rakstīt īstenībā, tāpēc, ka citādi jau mēs nevaram nekādīgi uzzināt un saprast, kādos apmēros. Es gan esmu dzirdējis, ka patiesībā šobrīd mēs noklausāmies vairāk cilvēkus nekā padomu laikā, kas droši vien arī izskaidrojams viegli, jo tie tehnoloģiskās iespējas ir lielākas un tā, bet KGB drošības komiteja noklausās mazāk cilvēks nekā šobrīd valstī noklausās policija un viss pārējais. Es, kā es jau tagad to minēju, to rakstīju, tad es arhīvos atradu, kā jau neatkarīgās Latvijas laikā tas pasākums notika. Telefonsaruna kontrola notika. Jā. Nestoties uz to, ka faktiski publiskā telpā teica, tur nekas tam līdzīgs nenotiek. Es atradu instrukciju pat arhīvā, kā tas īsti notika, jā. Jāsaka, ka te man bēdīgi, bet man nav ko īsti jums atbildēt, jo tātad bija tāds arī grāmata, bija krimināla procesam 10 gadi. Un tādā laikā ļoti precīzi man izdevās savākt informāciju par pasākumiem, kas ir veikti operatīvās darbības procesā sevišķā veidā un speciālām izmeklēšanas darbībām, un salīdzināt, kas tad notiek, vai mēs ejam to operatīvās darbības ceļu, vai mēs tomēr ejam informācijas vākšanā krimināla procesālo ceļu. Jo īstenībā ir tas krimināla process, jo operatīvās darbības likums saka, ka krimināla procesam ir prioritāte. Ja tu vari šīs darbības veikt krimināla procesā, veic krimināla procesā, neņemies ar operatīvās darbības likumu. Tur es savācu kopā, tajā brīdī bija 10 gadu atpakaļ, tas bija pus uz pusi. Apmēram. Tagad man bija arī doma tieši to izdarīt arī šajā jautājumā, runājot par speciālām izmeklēšanas darbībām, par to perspektīvu un kāda ir situācija. Un tad tiesa administrācija man iedeva pārskatu par 10 gadiem. Un tad es gribētu teikt, ko es pamanīju, un kā es arī ierakstīju, kad nestoties uz to, kad sevišķā veidā veicamo, kas pasākumu skaits sarūk, pretēji tam, kad pieauguši smagie noziegumi. Bet, lai tagad pateiktu, kas notiek operatīvās darbības procesā, man vienkārši informācija neiedeva. Sanāca kopā, kā man teica arī augstākās tiesas tiesneši, un nosprieda nedot man to informāciju. Tā es arī negāju tur strīdēties vēl, ko te es tieši tiesāties ar viņiem. Bet faktiski tagad šobrīd pateikt, vai tas operatīvās darbības process, tā doma, ka tomēr veiciet primāri krimināla procesā, vai tas strādā vai ne, man nav atbildes. Bet, katrā gadījumā arī atteikumu skaits īstenot šos speciālās izmeklēšanas darbības, sevišķi Rīgas pilsētā, bet arī tā intensitāte ir lielāka Rīgas pilsētā ir, un tur ir, ko, kā saka, augt un nepieļaut, jo tā ir kļūda. Tur arī, protams, paliek jautājumi par izmeklēšanas tiesnešiem, jā, jo tad šāds process paliek izmeklēšanas tiesneša,
un izmeklētāja ziņā viss. Un, ja tā ir tumšā lieta, seifā neviens nekad par to šobrīd neuzzinās. Bet es domāju, ka tas nav labs. Kad, nu, tur vajadzīgs ir tas, ko es saku, tāpat iepazīstināt cilvēkus beigās. Kaut vai pēc tam, kad ir iestājies noilgums vienalga. Lai ir tiesības, ja nepamatot bijuši noklausīšanās, ir tiesības vērsties ar prasību. Es saprotu, ka pēc esošās likumdošanas vienīgais reālā tāda civilā kontrole ārpus sistēmas, ārpus tātad tiesnešiem un prokuroriem ir Saeimas Nacionālās drošības komisija, kura vienīgā, nu, it kā varētu kaut ko kontrolēt, kura vienīgā varētu tātad var saukt dienestu vadītājus un tā tālāk prasīt atskaites, cik daudz kas un skatīties un tā tālāk. Ko viņi nedara? Statistiski dara, viņi interesējās, šad tad parādās informācija. Jūs pat varat redzēt Satversmes aizsardzības biroja atskaitē procentuālā sevišķā veidā veicamo, jo tas ir SAPS, kas nodrošina tehniski šo procedūru. Ja? Tātad tas parāda, procentuāli starp iestādēm, kuras tad tur visvairāk izmanto šis, bet mēs skaitli neredzam. Tur, jā, tu neredz īsti, jā, kas tur ir, bet katrā gadījumā SAPS to publicē, un tas, ko viņi var prasīt SABām, vai ir šīs tiesneša akcepti, vai nav pārkāpts likums, tas ir viss, ko viņi nevar prasīt, par kādām konkrēti personām arī šīs darbības tika veiktas. Vēl viens, protams, pasākums, bet es gan nekad neesmu dzirdējis, to arī paredz operatīvās darbības likums, kad ministra kabinets noklausītos operatīvās darbības subjektus par tiem rezultātiem un tieši operatīvās darbības pasākumu īstenošanā. Nekad neesmu dzirdējis, kad būtu tāds jautājums dienas kārtībā ministra kabinetā bijis. Kabinets arī ir viens no tiem, pat ir kabineta noteikumi šajā ziņā. Kādreiz atceramies, bija diezgan liels skandāls, ka tur grib iejaukties operatīvās darbības procesā un tā tālāk. Bet, zināms, jau kaut kādiem, tādiem uzdevumiem ir jābūt, kādā virzienā tad dienestiem strādāt un nevis kaut kādu tur sabiedrības drošības ziņā viņiem jāstrādā. Nevis tur vāk, kurš kurā pirtī iet, tā. Jā, bet es kādreiz savā laikā esmu bijis līdzi ministru prezidentam, tur uz Satversmes aizsardzības biroju un tā tālāk. Es stādos priekšā, kā tas notiek. Ja? Restīvi, viņi tev apmēram parāda, restīvi, rekur mums ir, rekur mums ir tik daudz mēs veicam darbības, rekur tik daudz sankcijas. Darbības ar sankcijām sakrīt, viss kārtībā. Jā. Teiksim, un tā tālāk. Paldies par informāciju. Ja? Kā, tā jau nav nekāda kontrole. Es jau nevaru no tā, kā lai es pārbaudu, vai kā lai es iegūstu priekšstatu, ka, teiksim, visas šīs sankcijas, kuras es principā nešaubos, ka jums ir, teiksim, ir izsniegtas pamatoti, ka tie nav kaut kādi fake krimināli procesi, ka tā nav kāda ļaunprātība, ka šeit mēs nenoklausāmies kādu, teiksim, ministru prezidentu vai ministru 5. gadu, vienkārši tāpēc, ka, nezinu kāpēc, vienkārši noklausāmies un tā tālāk. Visas sankcijas ir, ja? Pirms tam iedosim žurnālistiem. Jā, būs pirms kontrole un pēc kontrole. To visu īstenos prokurors un uzraugošais prokurors, īpaši pilnvarotais prokurors un tiesa. Tur būs šie mehānismi, kuriem ir šajā situācijā jānostrādā. Protams, kad arī mēs runājam šeit arī, ja skatāmies uz to būvnieku lieku, atgriežamies, nedrīkst veidot tādu situāciju, ka mākslīgi tiek sadomāta kaut kāda narkotika lieta, lai cilvēks noklausītos par kaut kādām, piemēram, konkurences jautājumiem. Ja? Tā noteikti, ka nedrīkst darīt. Tā nedrīkst darīt. Bet tagad jau tieši tādā virzienā ir grozījumi paredzēti, ka restīvi mēs noklausāmies kādu pa vienalga kādu lietu un tad atdodam to konkurences padomei, jo konkurences padome pati negrib, teiksim, kriminalizēt šos te noziegumus un viņus tādā veidā izmeklēt.
Es zinu, ka viņi negrib, bet es sapratu, ka lēmums tomēr pieņems, kad būs paredzēta šī krimināla atbildība. Un, protams, ka tas arī diezgan svarīgs moments, kāda līmeņa tā atbildība būs paredzēta. Nu, tad mēs redzam, ka operatīvās darbības pasākums veids tikai par noziegumu. Ja tas ir krimināla pārkāpums, vispār nevar veikt. Nu, savā laikā arī bija problēmas. Nu, piemēram, draudi nogalināt bija tikai krimināla pārkāpums. Nu, sakiet, šobrīd, nu, ko tas īsti nozīmē? Nu, es tevi nositīšu. Nu, ko tas nozīmē? Varbūt nositīs, varbūt pajokojās, vai ko tas Metafora, nozīmē? Tieši tā, jā. Nu, var, kā teikt, vārdu skanīgumā vai kam tur tā, jā. Nu, lūk, un tā kā redz, kā tie rezultāti, nu, tagad ir arī, tā tad vismaz ir mazāks smags noziegums, tu jau vari īstenot, tā skaitā operatīvās darbības pasākums. Nu, tu zini, kā tur būs šajā lietā. Nu, labi, profesor, paldies liels. Mēs droši vien tā varam ilgi turpināt, bet mūsu laiks beidzās. Paldies liels jums par sarunu. Nu, sakosim līdzi. Cerams, ka vienkārši tas, ka mēs par to runājam, vienkārši liks visiem iesaistītajiem vairāk pievērst uzmanību tam, lai viss notiek likumīgi un pareizi un tā, kā tam jānotiek. Paldies! Paldies, visu labu!